Vai veselīgas maltītes ir dārgas? To es centīšos noskaidrot sarunā ar uzturas speciālisti Lizeti Pugu. Čau! Čau! Ja mēs tā skatāmies par veselīgu ēšanu, jāatcerās, ka tas ir diezgan liels mīts. Visas parastās lietas, kas ir veselīgi, kā sīpoli, burkāni, kāposti, āboli, nemaz nemaksā tik daudz. Galvenais ir tos ielikt mūsu iepirkumu groziņā. Lizet, izmantoju to, ka tu šodien esi veikalā. Es gribētu modulēt, kā varētu veidot šo izlasi vienam veselīgam iepirkumu ratiņu sastāvam. Es domāju, ka sāksim mēs ar dārzeņiem, jo zinām, ka dārzeņi, krāsiņas ir mūsu ēdienkartes pamatā, un jo lielāk patiesībā mēs augam, jo vairāk mums dārzeņi ir jālieto uzturā. Tāpēc, ja mēs domājam par ģimenes maltītēm, jāatcerās, ka tie gurķi ir tāds neizbēgams favorīts visās ģimenēs, bet veselīgā pamatā ir daudzveidība. Ļoti bieži vien mēs iekrītam uz to, ka mēs ēdam visu laiku vienu un to pašu, mēs atēdamies un pēc tam mēs negribam vairāk to ēst. Un kādas produktu grupas ir jāiekļauj ikdienas maltītēs, lai būtu arī pilnvērtīgs uzturs? Ja mēs tā skatāmies, pamatēdienu reizēs mums ir nepieciešams kombinēt 3 produktu grupas. Pirmā grupa, protams, tie ir tie dārzeņi, tie ir mūsu tādi, teiksim, māneklīši, mēs viņus košļājam, mēs uzreiz saprotam, ka mēs ēdam, tas ļoti būtiski arī mūsu mutes muskultūrai, gan lieliem, gan maziem. Nākamais ir graudaugi, un jāatcerās, kaut gan kartupeļi mums stāv veikalu plauktos pie dārzeņiem un augļiem, tie tomēr ir graudaugi, tas pats, kas rīsa, griķi. Un trešā grupa, protams, ir olbaltumvielas, kas ir gaļa, zivis, olas, biezpiens, kas, protams, atkal dod mums spēku un enerģiju tālāk dienai. Jā, man ļoti interesē, ko tu izvēlēsies no saldētajiem produktiem, kas būs tavi favorīti? Es teikšu tā, man ļoti patīkās pākšu pupiņas ņemt, un man ļoti patīkās ņemt arī augļus, piemēram, saldētu mango. Un, protams, vēl arī tās pašas zemenes, jo, kaut gan teikt jau ir sezona, kad tās zemenes mēs varam nopirkt arī svaigas un garšīgas, taču blenderēt, piemēram, kaut kādu zemeņu zupu gatavot vai brokastīs kaut kādu smūtiju pietaisīt vai pie putras pielikt. Man tomēr ir bišķiņ žēl tās zemenes blenderēt. Beidzot esam nonākuši pie maizes. Kas būtu tava izvēle no plašā piedāvājuma, kas ir vienlaikus gan veselīgi, gan arī garšīgi un maciņam draudzīgi? Noteikti jau pilngraudu maizes, kā jau teicu, vairāk jākošļā, vairāk sajūta, ka es ēdu, lielisks būs rudzmaizē, bet arī lieliski noderēs kaut kādām brīvdienu karstmaizēm, arī graudu maizīte. Un citreiz cilvēki jautā, ko tad labāk? Visi zina, ka rudzmaizi vajag izvēlēties, bet, ja tā skatās, bieži vien rudzmaizēs ir vairāk cukura, bet graudu maizītēs mazāk cukura. Tāpēc es vienmēr piesaku, 2-3 čēles dienā tas būs ok, tas būs normāli ēst, un nevajag baidīties. Patiesībā brokastīs, maizītes, tas ir lielisks veids, kā kārtīgi paēst un būt gatavs dienai. Man arī patīk izvēlēties uzkodās sausmaizītes, viņas arī lieliski iedarās bērniem pusdienu kārbiņās, tostarp arī mazākiem bērniņiem kārtīgi paēst, ko var uzkodās, un tostarp, protams, arī klasiskas galetas. Biezpiens ir viens no maniem favorītiem, līdzīgi kā olas. Viņš ir tāds multifunkcionāls produkts, gan brokastīs, gan vakariņās. Es zinu, ka uzturas speciālistiem patīk grieķu jogurts. Lūk. Ja mēs skatāmies uz iepirkumu sarakstu, mums vienmēr ir uzturvērtība. Un ir 2 lietas, kam mēs pievēršam uzmanību, un viņas ir izceltas, ir piesātinātās augstskābes, kurām ir jābūt mazāk, un to starp cukuru. Un grieķu jogurts šī gadījumā ir ļoti fantastiska alternatīva. Vēl es ņemšu mozzarellas sieru. Ar sieru ir jāatcerās, ka sieras un vispār desas ir tādas sāļās šokolādus. Viņi jāēd tomēr ir ar mēru. Vispār smieklīgi jau izklausīsies, bet man ļoti garšo makaronu, un bieži vien man jautā, bet tas makarons taču nedrīkst ēst un tā, bet atslēgsvārds ir tāds, ja tu vienmēr lieti gana daudz dārzeņu, tad var arī ēst tos makaronus. Būtiski ir nelikt ļoti daudz šos piesātinātos taukus, kas būs saldie krējumi, siers, trakna gaļa, piemēram, ja. Tas uzreiz to makaronu ēdienu tomēr padara neveselīgu.
Nu, ko esam nonākuši arī līdz gaļas nodaļai. Un šeit mums ir liels piedāvājums un skatāmies, protams, pievēršam uzmanību zila cena, zema cena, kas ir lieliski iniciatīva, lai varētu arī veidot savu iepirkumu groziņu patiešām budžetam draudzīgu. Es domāju, ka mēs varētu ņemt šī gadījumā, plānojot maltīt kādu lielāku vistu, piemēram, ko var cepeškrāsnī pagatavot. Malto gaļu, kas arī lieliski iederēsies, piemēram, kaut kādām mērcēm, ko var pagatavot un kas garšos arī visiem. Par našķiem jāatcerās, ka tomēr visbūtiskākais ir sekot līdz pamatēdienu reizēm, jo izcelts cilvēks vienmēr grib apēst vairāk. Tāda uzskoda parasti būs vienas saujas izmērā un jārēķinās, ka pēc uzskodas man nevajadzētu pārbīdīt pamatēdienu reizi tagad par 3-4 stundām, bet, diemžēl, tikai par stundu un pēc stundas, varbūt maksimums 2, es jau atkal varu plānot nākamo pamatēdienu reizi. Ģimenei, kur ir bērni, piemēram, 2, cik ilgam laikam ar šādu iepirkumu sastāvu pietiktu? Es teiktu, ka nedēļai īstenībā varētu arī pietikt. Un kāda ir gudrā iepirkšanās pieeja, lai produkti nebūtu jāizmet miskastē? Šeit es teiktu, mums ir arī lieliski varianti paņemt to starp šie saldētie dārzeņi, ko, šī dienā nav šī iedvesma mēst šos dārzeņus, viņi var stāvēt arī vēl projām saldētavā. Tāpat arī kāposti, burkāni, kartupeļi, viņi ir stāvētāji. Viņi ir tā kā bāzes produkti, kas var stāvēt nedēļām ilgi. Par citiem produktiem, par gaļas produktiem, ja mēs nopērkam svaigu, tad gan, un mēs redzam, ka neapēdīsies, tad gan var arī ielikt saldētavā, bet būtiski ir pievērst uzmanību, kādos iepakojumos mēs liekam, lai nav kaut kādi trauki, kas nav saldēšanai nepiemēroti. Mums šodien iepirkšanās ratiņu sastāvs izmaksāja 66 eiro. Īstenībā tā bija ļoti gudra iepirkšanās. Tādēļ es novēlu arī jums, lai jums izdodas veiksmīgi veidot savus iepirkumus un galvenais atcerieties, lai izvēle ir gan veselīga, gan arī budžetam draudzīga.